Labdien! Es esmu Lauris. Mūsu projekts saistīts ar zaļo domāšanu, kas ir ļoti populāri mūsdienās. Tātad mūsu darbības sfēra – mēbeļu ražošana. Un mūsu prece – dabīgas koka zaru mēbeles ar kaņepju pildījumu. Šeit uzskatām redzama mūsu plānotās preces ideja. Atrodam mežā izejvielu, samontējam, apstrādājam un liekam tirgū. Kāpēc? Jautājums jums, vai jūs gribētu, lai jūsu virtuve, pirtiņa, mednieku māja vai viesu māja unikāli atšķirtos no kaimiņa, lai kaimiņš būtu greizsirdīgs un nāktu lūrēt pa logu? Es domāju, ka jā. Tādēļ arī mēs izvēlējāmies šo darbības nišu. Otrais, jo šis produkts ir ļoti maz pieejams vietējā tirgū. Es domāju, ka viņš būtu populārs, ja būtu vairāk reklāmas un cilvēki zinātu par viņu. Ar ko mēs esam īpaši? Unikālas formas, neatkārtojams dizains. Nav iespējams izveidot divas vienādas preces. Tas būtu divas vienādas mēbeles. Katra ar kaut ko atšķirsies. Materiāli videi draudzīgi un pēc izmantošanas, kad mēbele nolietojusies, varam sazāļiet un iekurināt krāsnī. Tirgus. Sākumā tas būtu Latvijas tirgus. Mūsu patērētāji viesu mājas, pirtis, mednieku mājas un privātu mājas. Tas grib sev individuālu dizainu. Izaugsmes iespējas tuvākajos gados varētu būt Baltijas tirgus. Virzība tirgu sākotnēji izmantosim tikai gada tirgus, jo produkts ir tāds, ko nepieciešams aptaustīt, izjust formas un redzēt klātienē. Vēl varētu būt arī mēbeļu saloni. Konkurence. Pašreiz aktuālākais konkurence ir Stradiņa dabas formu darbnīcā Alūksnē. Viņam ir liela pieredze, produkcijas apjoms liels un plašs sortiments. Bet viņš maz izmanto vietējo tirgu. Komanda, pašu zināšanas, plus nepieciešams pieredzējis galvnieks un aptuvenās investīcijas elementārā kokapstrādes iekārtās 600 līdz 800 lati.